Izmaiņas laulības šķiršanā no 26. gada 1. marta. 26. gada 1. martā stāsies spēkā likuma grozījumi, kas paredz, ka turpmāk, ja laulība tiek šķirta pie notāra, tad vienošanās par laulības šķiršanu tekstā skaidri nosakāma saskarsmes izmantošanas kārtība ar bērniem. Jānorāda konkrēts laiks un vieta, kā arī pienākumi un izdevumu sadale starp vecākiem saskarsmes tiesību īstenošanai. Tas viss būs jānorāda detalizēti. Kad, kur, cikos, kas, cik ilgi, kas maksā. Šī vienošanās par laulības šķiršanu būs jāsastāda kā notariālais akts. Tas nozīmē to, ka šāds notāra pakalpojums maksās dārgāk. Bet ja kāds no bērna vecākiem nepildīs šo vienošanos, tad otram vecākam būs jāvēršas pie tiesas izpildītāja, jo šāda vienošanās būs izpildāma tāpat kā tiesas spriedums. Kādēļ šādas izmaiņas? Jo praksē ir bieži gadījumi, kad vienošanās neparedz konkrētu vecāku saskarsmes kārtību ar bērnu, bet izšķiroties sākas problēmas, kas tiek radītas vai nu apzināti, vai arī katrs no vecākiem saskarsmes īstenošanu ir sapratis savādāk. Par visām niansēm šajā video neizstāstīšu. Sazinieties!